Sveiki, esmu Rihards Kols. Šodien vēlos jums parunāt par Eiropas ekonomiskā spēka sirdi, Eiropas kopējo vienoto tirgu. Tas ir mūsu labklājības stūrakmens, kas nodrošina brīvu preču, pakalpojumu, cilvēku un kapitāla kustību. Nacionāla apvienība atbalsta vīziju par kopējo tirgu, kurā prioritāte ir godīgums, inovācijas un iespēja visiem. Mēs ticam kopējam tirgum, kas pirmkārt atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir mūsu ekonomikas mugurkauls, samazinot birokrātiju un veicinot piekļuvi plašākiem tirgiem. Otrkārt, veicina inovācijas, veicinot pētniecību, inovācijas un digitalizāciju visās nozarēs. Un treškārt, nodrošina godīgu konkurenci, aizsargājot pret monopoliem un nodrošinot, ka uzņēmumi konkurē līdzvērtīgos konkurences apstākļos. Taču runa nav tikai par ekonomiku. Kopējais tirgus simbolizē arī mūsu kopīgo Eiropas identitāti. Vienoti daudzveidībā, kopīgi strādājot stiprākas Eiropas labā. Tomēr mēs apzināmies arī izaicinājumus. Globalizācija, digitālā transformācija un ārējās ekonomiskais spiediens prasa elastīgu un noturīgu kopējo tirgu. Tāpēc mēs iestājāmies par reformām, kas nodrošina mūsu tirgus gatavību stāties pretī nākotnē, aizsargāt darba ņēmēju tiesības un veicināt ilgspējīgu attīstību. Mūsu apņemšanās ir izveidot kopējo tirgu, kas sniedz labumu ikvienam Eiropas pilsonim, veicinot izaugsmi, inovācijas un progresu. Kopā mēs varam izveidot tirgu, kas ir ne tikai kopīgs pēc nosaukuma, bet arī kopīgu labklājību un iespējām. Godīgam, inovatīvam un spēcīgam Eiropas kopējam tirgum jūsu atbalsts ir būtisks. Stāvēsim kopā Eiropas interešu sardzē. Paldies!